Kreisais pagrieziens, dārgie skatītāji, ir pats bīstamākais manevrs, ko autovadītājs legāli var izpildīt uz ceļa. Bet Latvijas valsts ceļi ir saņēmušies, un tagad uz Tallinas šoseis ir par vienu kreiso pagriezienu mazāk. Lūk šeit, uz Tallinas šoseis, nedaudz pirms ādažiem. Ceļa līkumā bija atļauts kreisais pagrieziens uz Baltzaru kokaudzētavu un kaut kādu ciematu. Te cilvēki drīkstēja legāli stāvēt ceļa vidū, mirkšķināt kreiso pagriezienu un cerēt, ka kāds viņam neietrieksies pakaļ 90 km/h. Tagad te ir zīme braukt tikai taisni. Kāds varbūt tagad uztrauksies? Kā tad tā? Cilvēki netiks mājās, cilvēki nevarēs nopirkt jaunu kādu eglīti kokaudzētavā. Bet neuztraucieties, nav tik traki. Īstenībā viss ir pilnīgā kārtībā. Tepat nedaudz uz priekšu ir jauns tilts pāri Tallinas šosei. Vienkārši tie, kam vajag uz kokaudzēto, brauc pa veco ādažu ceļu, pāroc pāri viaduktam un droši nonāk vai nu mājās, vai kokaudzētavā. Bez problēmām. Kādu puskilometru liek jānobrauc, bet tas taču ir dzīvības vērts. Šādi pieslēgumi lieliem šosiem ir šausmīgi daudz. Ja sevišķi rodoties jaunām mājām un ciematiem ar vien vairāk, atkal kāds uzceļ māju, kāds uzbliež ciematu, kāds kaut fabriku, un atkal kāds griežās pa labi pa kreisi, jebkurā vietā. Līdz ar to mums jāpriecājas par katru šādu kreiso, kuru ir iespējams aizslēgt un aizrot pat blakām līdz tiltam. Tas būtu ļoti svarīgi izdomāt, cik vietās un kādā veidā brauc ārā mašīnas uz lielās šosejas. Kas to būtu domājis? Izrādās, ka no šī te kreisā pagrieziena, uzgriežoties uz Tallinas šoseis, arī var tikt vaļā. Lūk, viadukts un statujas. Un es šobrīd atrodos pēc Jāņcētas kartes uz Vīdlauku ielas. Te ir Kupica, krustojums. Un pa šo te ielu, kuras vēl nav, bet kurai te jābūt, var aizbraukt līdz tam ciematam, kurš tagad griežas ārā pie kokaudzētavas. Tātad tie, kas attīsta ciematus, attīstīt arī infrastruktūru un uzbūvēt kaut kādu ceļu, visi būtu drošībā. Tagad, protams, māja ir, pie mājas ceļa nav, ir tikai šoseja. Un visi griežas ārā, kur pagadās un var dabūt galu.